Sveiciens visiem webinārā Frekvenču kvantu aromaterapija. Kādēļ šie divi nosaukumi? Jo es kursā katrā nodarbībā pieminu frekvenci. Un man bija vēlme tieši uzlikt uzsvaru uz šo frekvenču aromaterapiju, jo katrai eteriskai eļļai piemīt sava frekvence. Un tie, kas ir pievienojušies tiešraidē, jau ir sagatavojuši iecienīto eterisko eļļu. Šeit varbūt būtu svarīgi izvēlēties šo eterisko eļļu, kura patīk. Un šeit nav tas mērķis tā kā iesmaržot to eterisko eļļu, kura nevisai patīk. Jā, tā kā mēs iesim tādā harmoniskā, īsā, nelielā procesā jau nodarbības sākumā, lai savienotos ar šo eteriskās eļļas frekvenci. Un tad noteikti aicināšu jūs arī uzrakstīt, kādu eterisko eļļu jūs smaržojāt, un varbūt arī sniegšu kādu komentāru par konkrēto eterisko eļļu. Ja? Bet tas būs tādā subjektīvā kontekstā. Ja? Jo frekvenču kvantu aromaterapija tas ir vesels kopums. Ja? Un neko mēs tā kā nevaram izvilkt no konteksta. Tomēr smaržot mono eļļu mēs vienmēr varam, jo tas ir tas instruments, ar kuru mēs strādājam aromaterapijā un ar kuru palīdzību, ar eterisko eļļu palīdzību mēs risinām daudz un dažādas vajadzības. Negribās minēt šo vārdu problēmas, ja, bet arī problēmas un vajadzības. Un kvantu frekvenču aromaterapijas kursā mēs strādājam ar visiem ķermeņiem. Tas nav tikai par fizisko ķermeni. Un tagad es aicinātu paņemt šo eterisko eļļu, jau sagatavot smaržošanai, apsēsties ērti, uzpilināt uz vatas plāksnītes vai uz papīra strēmelītes, ja, jo tad jūs vairāk sajutīsiet. Bet ja smaržos no pudelītes vai no korķīša, tas aromāts ir tā kā saspiests, ja, viņš nespēja iedot šo te frekvenci, ja tā var teikt. Viņš nespēja pilnībā atvērties. Ja, tā kā noteikti uzpildiniet šobrīd uz kādas papīra strēmelītes. Un varēsim iet procesā, un tad, kad tas ir izdarīts, apsēdies ērti savā krēslā. Pašlaik var nesmaržot, bet sagatavoties, turēt tuvumā šo eterisko eļļu, var aizvērt acis, var atstāt vaļā acis, kā ir ērti, bet galvenais, lai ir brīvi mugura atbalstās pret krēsla atzveltni, jo tad veidojās tāds atslābums. Un aicināšu ievilkt 3 dziļas ieelpas caur degunu, kuras aiziet dziļi vēderā. Un 3 izelpas caur muti vai caur degunu, kā ir ērtāk. Var arī 5 ieelpas un izelpas un veikt tādu restartu, nomierināties, atbrīvoties. Jo tad, kad mēs ieelpojam caur degunu un izelpojam caur muti, tad ķermenis vairāk atslābinās. Un tas ir svarīgi procesa pašā sākumā. Ieelpa caur muti uz 1, 2, 3, 4 vai pat 5 un arī izelpa. Izelpa var būt garāka un varam pašūpot plecus, varam pakustināt savu ķermeni, sajūtam, kā ķermenis jūtās.
Un prātu mēs tagad varam aizsūtīt, atpūsties, jo svarīgas šeit ir sajūtas. Un noteikti ieteiktu ļauties tām sajūtām. Un tagad paņemam ēterisko eļļu, kura ir uzpildināta uz papīra strēmelītes, un lēnām pietuvinam nelielā attālumā no deguna. Pie ādas neliekam pavisam klāt, jā. Un varam pietuvināt, varam attālināt un dziļi ieelpojam caur degunu šo aromātu un lēni izelpojam. Un tad, kad mēs ieelpojam šo aromātu, ļauj, lai tas aromāts tieši tagad piepilda visu galvu. Sajūti, kā tas aromāts piepilda galvu. Un sajūti, kā ēteriskās eļļas molekulas, kā tādas sīkas gaismas daļiņas caur tavu ožas kanālu ieplūst tieši smadzeņu centrā, limbiskajā sistēmā, un pamazām atslēdz ikdienas domas, ikdienas steigu, sajūti, kā tev tas izdodās, vai tas ir viegli, vai tas nav tik viegli, kā ir ļauties, kā tas aromāts un molekulas piepilda tev pilnu galvu piepilda, tā kā izslauka. Visu lieko izslauka, un tu sajūti un redzi tajā tumsā, kas tur ir galvā, ka galva piepildās ar tādām smalkām, sīkām gaismas daļiņām, kuras jau tev ieplūda caur rožas centru, no ēterisko eļļu molekulām. Sajūti tās smalkās gaismas daļiņas. Un sajūti, ka ar katru ieelpu šī smarža, kas tevi ieplūst, tā nav vairs tikai fiziska viela. Tā nav vairs tikai smarža, tās ir gaismas daļiņas. Un redzi ar tādu iekšējo redzi, kā tā gaisma izplatās, piepilda tavu galvu. Un šīs gaismas daļiņas pārvēršas par tīru, starojošu gaismas frekvenci. Kā plūst šī gaisma sajūti? Ieelpo šo gaismu un redzi, kā tā pamazām vai strauji izplatās pa visu tavu ķermeni. Sākot no galvas, tad iet uz kaklu, tas piepilda krūtis, sirds centru, tālāk iet uz leju, piepilda saules pinumu, tālāk iet uz mazo iegurni, visu izgaismo, piepilda, tālāk iet lejā pa kājām, sajūti, kā tev šī gaisma virzās, vai tas notiek plūstoši, viegli. Un šī gaisma aiziet līdz pat pēdu pirkstiem, sajūti katrā pēdu pirkstiņā. Šīs gaismas daļiņas, šo gaismu piepildi ar gaismu, apzināti piepildi virzi ieelpo ēteriskās eļļas molekulas un virzi šo gaismu. Un tagad iedomājies savu ķermeni kā tādu enerģijas un gaismas lauku.
šūnu tīklu, kas patstāvīgi vibrē. Tu sajūti šo vibrāciju un gaismu visā savā ķermenī, kura izplatās, kura paplašinās un pasmaidi, jo tu vienkārši mirdzi, tu vienkārši staro. Tu vienkārši staro un izstaro gaismu. Un vēl dziļi ieelpo ēteriskās eļļas aromātu un pastiprini šo gaismu, bet pastiprini tā, lai ir harmoniski sajūti šo sajūtu. Un tagad iedomājies jebkuru spriedzi, stresu vai bloku, kas pēdējā laikā, ko pēdējā laikā tu esi nesājusi līdzi. Varbūt tā ir smaguma sajūta krūtīs, varbūt kāds nogurums, varbūt nespēks, varbūt trauksmainība vai kāda nedrošība. Un paskaties, kurā vietā tavā enerģētiskajā laukā ir tāds blāvs sabiezējums. Mēģini saskatīt un viņu atrast. Sajūti un ar iekšējo redzi saskati un atrodi šo sabiezējumu, kas ir sakrājies. Varbūt tā ir vieta, kur gaisma lēnāk cauri plūda. Varbūt tā ir kāda cita vieta. Mēģini atrast šo vietu. Un vēlreiz dziļi ieelpo ēterisko eļļu. Un tagad ar katru nākamo dziļo ieelpu šīs ēteriskās eļļas gaismas kods ieplūst tieši šajā blīvajā vietā. Pastiprināti ieplūst, ļoti koncentrēts. Tieši tur virzi šo aromātu, šo eļļas kodu tieši uz šo sabiezējuma vietu. Varbūt tā vieta ir pat ļoti tumša, varbūt tā vieta ir ļoti bieza, varbūt tikai nedaudz ir sabiezējums. Tieši sūti šajā vietā šo eļļas kodu un redzi un sajūti, kā tas sāk izšķīdināt šo sablīvējumu. Varbūt tas izšķīst ļoti ātri. Varbūt šis sabiezējums izklīst pamazām un virzi šo eļļas kodu, šo aromātu, kas ir savienots, kas ir piepildīts ar šo frekvenci, ar šo eļļas kodu, sūti tieši tur. Un ieelpo un izelpo un veic atkal dziļu ieelpu un atbrīvojošu izelpu caur muti un pastrādā ar šo vietu, mērķtiecīgi pastrādāt, tu to vari, tev ir tas spēks, tā sava iekšējā pašdziedināšanās sistēma, ar kuras palīdzību tu virzi šo eļļas kodu šajā sablīvējumā. Un viņš izklīst, un viņš izšķīst. Un sajūti, kā tur parādās gaisma. Tur sākumā parādās mazas sīkas gaismas lodītes. Un no šīm gaismas lodītēm viņas visas vibrē, viņas iedod enerģiju šajā sablīvējumā. Un izgaismo, un gaisma paplašinās un kļūst lielāka. Un tieši šajā vietā eļļas kods paaugstina frekvenci un izdziedē šo bojājumu. Un sajūt arī to, ka blakus
esošās vietas kļūst vieglākas, siltākas, brīvākas, enerģija labāk apmainās, gaisma viegli plūst caur tavu ķermeni un izgaismo visu ķermeni. Un sajūta šo vieglo vibrāciju visā ķermenī. Varbūt tas ir siltums, izlīdzini to. Ja kaut kur sajūta, ka siltums ir lielāks, izlīdzini pa ķermeni šo siltumu, šo gaismas staru. Un gaisma tagad nomierinās. Veic 3 līdz 5 vieglas ieelpas un izelpas, nomierini šo plūsmu. Atstāj šos gaismas kodus savās šūnās, lai dziedinājums turpinās, lai notiek. Un tad, kad esi gatava, atgriezies šeit un tagad, vari atvērt acis un sajūti, kā jūtās tavs ķermenis, kāds ir prāta stāvoklis, kas ir mainījies tavās sajūtās, kādu sajūti izvēlēto ēterisko eļļu. Es ceru, ka visi ir atgriezušies no procesa, un es došu iespēju, varbūt kāda vēlās padalīties ar savām sajūtām, tad uzreiz droši var ieslēgt, pirms es tālāk turpinu. Varbūt kāda vēlās padalīties, var arī padalīties čatā, bet var arī ieslēgt kameru un padalīties ar savām sajūtām. Uzrakstiet man čatā, vai viss ir kārtībā, vai jūs esat šeit. Plusiņus ielieciet, ja viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā Sintijai, Mārītei, droši, jā, tātad ielieciet, viss kārtībā, bija ļoti brīva un gaiša iekšēja sajūta, Zane raksta. Jā, tātad aizgāja šī frekvence un šis gaismas kods, tika pieņemts, Kristīnai arī viss kārtībā. Jā, ļoti labi, un man gribējās sākt šo nodarbību, iedeva papildus enerģiju, jā, tieši tā. Miers, jā, labi un miers, jā, jo ēteriskās eļļas molekulas, viņas uzreiz darbojās, uzreiz pāris sekundžu laikā un notiek process. Un galvenais, lai šis process notiktu, mums ir jādod iespēja atslābināt fizisko ķermeni, jā. Jā, man gribējās sākt ar šo praksi, ar šo te gaismas kodu, ar šo te šūnu restartēšanu, jo mēs daudz uzkrājam, un mēs daudz uzkrājam katru dienu, bet mums ir jāmācās to pārvaldīt. Pārvaldīt ne tikai savu fizisko ķermeni, pārvaldīt visus savus ķermeņus.
jā, tātad smalkos, atbrīvoja prātu, vieglums ķermenī. Fantastiski, jā, fantastiski. Tā tas notiek, un ēteriskās eļļas ir unikāls instruments, un, protams, mums jāprot viņš pielietot. Viņš jāprot mums ir pielietot. Un ko smarža dara šīs aromātiskās molekulas? Viņas apiet prātu, un tas ir tas neirobioloģiskais brīnums, ja? It kā brīnums. Un tad, kad mēs ieelpojam šo ēterisko eļļu, informācija nonāk uzreiz šajā te smadziņu emocionālajā centrā, limbiskajā sistēmā, ātrāk nekā sāpju signāls no pirksta gala. Ja? Salīdzinājumu jūs sajūtat un prāts, lai saprot, cik ātri spēj iedarboties ēterisko eļļu molekula un atslābināt emocionālo un fizisko ķermeni. Ja? Jā, un mega daudz zinātniskie pētījumi tiek veikti. Es šobrīd, kā teikt, neapstāšos pie zinātniskajiem pētījumiem, bet viņu ir ļoti daudz, kas veikti gadu desmitiem, kā ēteriskās eļļas spēja iedarboties. Un tas nozīmē, ka smarža spēja mainīt mūsu emocionālo un arī enerģētisko stāvokli sekundes daļā. Ja? Pirms mūsu prāts vispār paspēja analizēt, jo šī smarža, šīs molekulas apiet prātu, un nepavelti aromaterapija, olfaktoterapija ir atzīta pasaulē, jā, aromaterapijas pasaulē kā vienīgā metode, kas spēj apiet prātu. Jo mēs jau varam atslābināties, sarunājoties, komunicējot ar savu prātu. Mēs varam izdomāt, kā man atslābināties, bet ēteriskās eļļas molekulas apiet prātu, nepiedalās šajā spēlītē, jā, ko prāts domā tur miljonus domas, viņš vienkārši iet pa tiešo. Un tā skaitā, par cik šis ir frekvenču, šis jaunais kurs kvantu frekvenču aromaterapija, šīs ēteriskās eļļas molekulas, viņas strādā arī mūsu enerģētiskajā līmenī. Ja? Un par ko es daudz runāšu frekvenču aromaterapijas kursā, ka katram mūsu orgānam, emocijām, tā skaitā arī ēteriskajai eļļai, ir sava unikāla vibrācija un frekvence. Un jau tie, kas ir šajā kursā, jau ir saņēmuši pirmās nodarbības un arī ēterisko eļļu frekvenču tabulu, kur var redzēt jau šīs te ēterisko eļļu frekvences, kāda piemīt katrai ēteriskajai eļļai. Un šeit nav labas un sliktas frekvences. Šeit ir tā meistarība iemācīties strādāt un pielietot šīs frekvences, jo arī katram ķermeņa orgānam ir sava frekvence. Un līdz ar to šajā kursā mēs mācīsimies ne jau salikt pretsāpju maisījumu, kā mēs to darām ēterisko eļļu organismu sistēmām, kas ir fantastisks kurs, kur mēs iemācāmies pārzināt ēteriskās eļļas molekulas, kā viņas darbojās fiziskajā līmenī, un to ir svarīgi zināt. Ja? Bet tagad šajā kursā mēs mācāmies un turpināsim apgūt pamazām, nostiprinot šīs zināšanas, kā mums vislabāk iedarboties, kā kombinēt ēteriskās eļļas pa frekvencēm. Jo šeit ir svarīgi tas, tad, kad mums ir saslimšana, mūsu frekvence krītas, tad, kad ir stress, ir saslimšana, un
pareizā eļļa darbosies kā ātrā palīdzība, kas atgriež ķermeni atpakaļ saskaņā un savā vismaz vibrācijā, jo no tā ir jāiziet. Ja? Un kvantu aromaterapija nepēta tikai ķīmisko sastāvu, bet tā pēta, kā ēteriskās eļļas informatīvais lauks spēj miedarboties ar mūsu bioloģisko lauku. Un tagad jūs arī smaržojāt šo ēterisko eļļu. Jā, jums notika šis atslābums uz emocionālo ķermeni limbisko sistēmu iedarbojās ēterisko eļļu molekulas, aizgāja visu ķermeni, aizgāja asinsritē, un tie ir tie 20%, ko mēs sajūtam ķermenī, bet tie pārējie 80%, tā neredzamā daļa, ir ap mums. Un arī jums pēc šīs konkrētās ēteriskās eļļas smaržošanas tātad notika visa jūsu biolauka dziedināšana. Un ko mēs ļoti smalki mācīsimies šajā frekvenču aromaterapijas kursā, kā nevis sagaidīt jau to saslimšanu, kas viņa te staigā apkārt ap mums, ja, kura tuvojās, bet kā ar to strādāt, lai viņa neienāk mūsu ķermenī. Tātad tas būs no augšas uz leju, kā strādāt ar to, kas jau tā kā tuvojās, un kā strādāt ar to, kas jau ir sakrājies, līdz pat smagajai, blīvajai kaulu sistēmai, kā atbrīvot tos vecos blokus, lai notiktu fiziskā ķermeņa dziedināšana, un lai mēs šo fizisko ķermeni, kā es parasti saku, izceļam vienkārši šādi te aiz matu galiņiem, izceļam ārā no tā nebeidzamā apļa. Ja? Un šajā kursā viss ap to, ja? Kā salikt šo ēterisko eļļu maisījumu, kādas ēteriskās eļļas, kādās kombinācijās smaržot, lai mēs varētu dziedināties pēc iespējas ātrāk, ja saslimstam, lai ātrāk notiktu atveseļošanās un lai tas neatkārtotos, jo šūnām ir atmiņa un kauliem ir atmiņa un muskuļiem ir atmiņa. Kā mums neutralizēt šo atmiņu? Ja? Un tad, kad, piemēram, muskulis ir savilkts, sāp, mēs aiziem pie masiera, mēs izmasējam, jā, mēs uzsmēram ēterisko eļļu maisījumu pēc molekulārā sastāva, bet pēc kāda laika atkal, tātad cilvēks pieņem to, ka man tagad 2 reizes gadā vai 3 reizes gadā ir jāiet, protams, uz masāžu. Masāža ir nepieciešams, vajag izkustināt visu ķermeni un muskuļus, ja? To visu mēs skatīsimies šeit arī kopumā. Bet kā izdarīt tā, lai nepaliek šis nospiedums, nepaliek šī atmiņa, ja? Dzēst negatīvo informāciju līdz pat kaulu sistēmai. Tas nav tikai par šūnu atmiņu, tas ir pat līdz kaulu sistēmai. Mēs strādāsim tā, lai mēs varētu dzēst šo atmiņu. Un, jā, protams, mums ir ļoti daudz plaši pieejamas dažādas metodes. Šeit mēs arī runāsim par metodēm, kuras ir svarīgas, lai tiktu līdz kurai sistēmai. Tomēr, jā, reizēm šīs afirmācijas un psihoterapija aizņem milzumu daudz laika un nevienmēr ir tik redzams un sajūtams rezultāts, jā, un pārāk tiek pieslēgts prāts, lai atrisinātu kaut ko, jā. Bet šeit mēs prātu varam sūtīt atpūsties, jā, un mēs varam caur ēterisko eļļu frekvenču
pārzināšanu mēs varam piekļūt šūnu un enerģijas līmenī un dzēst šo atmiņu. Un kvantu aromaterapija strādā kā atslēga, kas bez pretestības atver šos blokus caur rožas kanālu un palīdz ielaist visos ķermeņos. Ja? Ne tikai fiziskajā ķermenī, asinsritē, bet arī strādā mūs enerģizē. Ja? Simptomu dzēšana pret cēloņa pārprogrammēšanu. Un es esmu daudz saņēmis šos jautājumus. Nu kā, bet es strādāju ar dabas līdzekļiem, man viss ir ar augiem, man ir tintūras, uzlējumi, un man notiek dziedināšanās. Jā, notiek, tas viss ir nepieciešams, jā. Bet augi un dabīgie līdzekļi ļoti fantastiski attīra fizisko ķermeni, noņem iekaisumu, atjauno organismu sistēmas matērijas līmenī. Tas viss mums ir vajadzīgs. Mēs neko nekancelējam, neatceļam. Tas viss ir vajadzīgs. Bet šie līdzekļi ir ar citu frekvenci. Un viņi nespēja mainīt šo iekšējo informāciju. Ja? Un šo te frekvences programmas, kas ir domu līmenī, emocijās, zemapziņā, kas ir enerģētiskie bloki ķermenī, ja, kas radīja šo slimību. Tātad enerģētiskais lauks paliek iepriekšējā stāvoklī. Un tad es arī savā darbā ar to esmu saskārusies daudzu gadu garumā, ka jā, mēs lietojot šos te augu uzlējumus, visus dabas līdzekļus, mēs dziedinamies un atvesaļošanās notiek, bet pēc kāda laika viņa atkārtojās. Un atkal mēs dziedinamies un atkal saslimstam, atkal dziedinamies, atkal saslimstam. Jā, palīdz, bet kā dzēst šo informāciju, mainīt šo frekvenci, jā, šeit nāk talkā šī te zinātniskā metode, viņa tiešām ir zinātniskā metode, kvantu aromaterapija, ja, pie kuras ir strādājuši Francijas zinātnieki. Tas nav mans izdomājums, ja. Šeit ir apkopota informācija par šo sistēmu. Un mēs kursa laikā solīti pa solītim, jo šeit ir 7 soļu programma, ja tā varētu teikt, ja, 7 soļu programma, kā mēs pamazām apzināmies un iemācāmies pārrestartēt ar ēterisko eļu palīdzību un ar visu šo te komplekso pieeju šo te iekšējo informāciju un mainam šo frekvenci. Un tikai tad, ja, ja daudz tagad kouči jau labu laiku iesaka rakstīt afirmācijas, nodomus, jā, tas viss ir labi, cilvēkam pašam ir svarīgi piedalīties. Mēs šajā kursā arī nodarbosimies ar nodomu uzlikšanu. Ja? Tomēr, ja mēs nepaukstinām frekvenci, mūsu nodoms nekur neaiziet. Un tu liekas, nē, nu man jau nekas nepalīdz. Es jau mēģinu, es cenšos, bet nekas nenotiek. Tā kā šeit mēs strādāsim visos līmeņos, dziedināsim fizisko ķermeni, dziedināsim smalkos ķermeņus, jā, un līdz ar to paaugstināsim frekvenci, un līdz ar to, tad, kad mēs izstarojam šo gaismu, ko jūs šodien katrs sajūtāt, un pēc iespējas vairāk izstarojam, šī ir viena maza prakse tikai no kursa, tas tāds mazs bonusiņš, ja? Un tad jau parādās šī gaisma jau ārpus mana fiziskā ķermeņa. Un to mēs varam radīt ar dažādu frekvenču eļļām. Šeit tā atslēga, ja? Un tās visas 7 atslēgas es došu šajā kursā.
Ja, es jau, kā jau minēju, kāpēc slimība atgriežas. Ja, tātad katrai slimībai, stresam, trauksmei ir sava zema vibrācijas frekvence. Un veselībai un vitalitātei ir augsta frekvence. Un ja cilvēka vispārējais enerģētiskais fons, tā saucamā frekvence, paliek zema, tad viņa enerģētiskais lauks vienkārši piesaista, ja, tādu pašu vibrāciju. Un tad esat varbūt arī novērojuši, ka vīrusu laikā vieni un tie paši cilvēki pārzina visus vīrusus, jo viņi visus vīrusus pārslimo, bet citi nesaslimst. Interesanti ir pavērot un papētīt. Jā. Un šeit es varu pieminēt vēl vienu lietu, kas arī manā laukā kādreiz ļoti spēcīgi dominēja, eksistēja caurvējš. Un, ja man būs caurvējš, tad man piepūtīs ausis, tad tur man sāpēs spranda un tā tālāk, bet īstenībā nav no caurvēja, nav tādas saslimšanas. Tas viss ir par pārliecību. Un tagad man vairs caurvējš neeksistē. Viņš var būt, bet viņš mani neietekmē. Ja? Tā kā tas ir par to, tas ir par vibrāciju. Ja? Un tad fiziskais ķermenis, ko viņš dara, tu satraucies, ir caurvējš, man piepūtīs ausis, viņš padodas, saslimst, jo tas pielāgojas tam, ko es vēlos. Ja? Un šeit mēs strādāsim ar frekvenci, kā paaugstināt frekvenci, lai tas mūs neskar. Ja? Jā, kāpēc ēteriskās eļļas ir unikālas? Tās nav tikai šie ķīmiskie savienojumi. Katrai dabīgajai ēteriskajai eļļai piemīt visaugstākā elektromagnētiskā frekvence starp visām augu valstu substancēm uz Zemes. Bet ar noteikumu, ka ēteriskajai eļļai, jebkura ēteriskā eļļa nenes frekvenci un vibrāciju, par to es arī stāstu kursā, tātad tās ir rūpīgi izvēlētas ēteriskās eļļas. Ja? Un kods zemapziņai, kad mēs apzināti savienojamies ar eļļas smaržu, šodien mēs apzināti savienojāmies, jā, un ar nodomu, ar vizualizāciju, mēs vēl labāk apējam šo te prāta pretestību un ievadām šūnu atmiņā jaunus informācijas kodus. Mēs palīdzam virzīt. Mēs neliekam paši šos blokus. Un, ja mēs vienkārši izdzertu zāles, ja, mēs nevaram pārprogrammēt to vidi, kurā šūna dzīvo. Ja. Bet ar ēterisko eļļu palīdzību mēs varam pārprogrammēt šo vidi. Un virzot, palīdzot, nevis pretojoties šim procesam. Jā, un tad, kad man reizēm saka, kā ir, ja es neticu ēteriskajai eļļai, jā, ēteriskā eļļa iedarbosies, tomēr jebkura enerģija rada enerģiju. Un ja vēl mēs pieliksim savu labo sajūtu klāt un savu nodomu un apzināsimies savu patieso sajūtu, ka es tiešām vēlos būt vesela, jā, tā kā tas ir tāds pamatīgs arī darbs ar sevi, arī kas notiks šajā kursā, tomēr par cik kurs ir 8 mēnešu garumā, mēs nostiprināsim šīs te dziedināšanās programmas, šos te kodus,
savos ķermeņos. Ja? Un kā man viena kursa dalībniece, es to nolasīšu, es arī šodien ieliku, padalījos Instagramā, viņa man uzrakstīja šādu ziņu. Es to atļaušos nolasīt, neminot viņas vārdu. Sāku klausīties kvantu aromaterapijas lekcijas. Izskatās, ka šīs zināšanas man nāk īstajā brīdī, jo, kā pirmdien teica mana ginekoloģe, vienkāršā valodā runājot, tavam organismam pat labam ir gļuks, gan fiziskajā, gan emocionālajā līmenī. Tā teica viņai ginekoloģe. Un tik, cik paspēja noklausīties, tad liekas, ka kvantu aromaterapija spēja risināt tieši šādas problēmas. Tieši tā. Tieši tā. Tāpēc mēs strādāsim ar šo te bioloģisko operētāju sistēmu ļoti pamatīgi, dziļi, lai novērstu šos te pārprogrammētu šo vidi, šūnas un arī harmonizētu šos te nobīdes no normas. Un reizēm pietiek ar ļoti nelielu augstas frekvences eļļas pievienošanu, lai notiktu šis magics, šis brīnums. Un ar to es saskaros arī savā praksē. Un tad man saka, ka lietojot manu sagatavoto līdzekli, ko es tagad gatavoju arī pēc šīm frekvencēm, kad man pat vairākas jau cilvēki, sievietes konkrēti, tās ir vairākas, kuras ir ar daudz saslimšanām un kuras spēja pat piecelties no gultas un spēja atkal staigāt. Tā kā, tā ir frekvence. Tā ir frekvence. Protams, tās ir molekulas, tas ir auga ķīmiskais sastāvs, kas darbojās, un vēl frekvence. Tā kā laipni aicināti kursā, un kurs tiešām ir ļoti unikāls, un kurs ir arī strukturēts, tā kā tā nebūs tikai eļļu smaržošana, tā ir arī struktūra. Tā ir arī receptūra, kas tiks dota, un šīs te unikālās kombinācijas. Un tātad iesim solīti pa solītim, un arī vienu reizi mēnesī mums būs šāda te olfaktoterapijas nodarbība, ar nodomu, kur mēs smaržosim 2 vai 3 ēteriskās eļļas vienā nodarbībā, kur katrā nodarbībā būs šis te frekvenču spektrs, tātad zemā frekvence, vidējā augstākā frekvence, un tādā veidā mēs arī sajutīsim un paaugstināsim savas vibrācijas un harmonizēsim. Vai ir kādi jautājumi? Droši var ieslēgt mikrofonu, pajautāt, droši var rakstīt čatā, un apsveicu Zani un Mārīti un Kristīni un Ilzi, kas ir pievienojusies. Jūs visas jau esat kursā, un noteikti jau arī esat noskatījušās kādas nodarbības. Tātad šeit arī ir 4 jau jaunā kursa dalībnieki. Varbūt ir kāds komentārs jau par kursu. Tām, kuras jau ir paspējušas noskatīties kādu nodarbību, droši jūs varat padalīties. Un tā kā šeit mēs redzam šo kalnu, praktiskā aromaterapija ir 20% no visas aromaterapijas. Un pārējie 80% tā ir šī neredzamā daļa, kuru iemācoties pārvaldīt, mēs spējam
izdarīt vairāk, palīdzēt sev vairāk, citiem, sev, savai ģimenei un draugiem un paziņām. Jā, tātad arī tās, kuras ir apguvušas olfaktoterapiju, jā, tātad jums būs pat vēl šajā kursā, es jau noteikti veltīšu tam atsevišķu vēl nodarbību, kā veikt olfakto seansu jau pa frekvencēm. Un es jau savā praksē arī to daru, un atkal ir vēl dziļāks un vēl, es teikšu, galvenais ātrāks rezultāts. Ja? Nekur, protams, nav jāsteidzas, bet tas ir par to, ka mēs ātrāk varam, cilvēks pats sevi var izcelt no tās situācijas, no pārdzīvojuma, no sajūtas. Ja? Tā kā jums vēl būs papildus instruments, ja? Arī kā strādāt olfaktori tieši ar šīm te ēterisko eļu frekvencēm. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad paldies, ka piedalījāties. Lai harmonisks vakars. Un šeit es redzēju, ka tika smaržotas rožu ģerānijas eļas. Rožu ģerānijas eļas, jā, rožu ģerānija, tā jau ir tāda frekvence, kas spēj daudz mainīt, jā, daudz mainīt tieši sievietes emocionālo stāvokli. Un, jā, jūs esat tās dāmas, kuras piedalījās arī ģerānijas projektā, un jau šajos te rozes un ģerānijas projektos mēs strādājām jau ar nodomu. Jā, un tas ir tas, ja mēs pieliekam klāt nodomu, mums arī, un vēl kursa ietvaros pieliksim klāt frekvenci, jau šī iedarbība un plašums būs neizmērāmi lielāks, jā, un jūtamāks. Jā, Sintijai arī bija ģerānija, Mārīte smaržoja rozi, jā, roze jau ir vēl augstāka frekvence, bet katrai frekvencei ir vieta būt, jā, jo katra frekvence risina ko konkrētu. Paldies par šo fantastisko iespēju par zināšanām, Zane raksta, jā, paldies, paldies, un paldies arī, jā, un paldies jums, ka jūs šeit piedalījāties, paldies visiem tiem, kas skatīsies ierakstā, un citrons bija, jā, citrons arī iedod tādu dzīves prieku, enerģiju, enerģizē, jā, tā ir tā garšīgā eļļa, kas palīdz radīt šo enerģiju, jā. Ja ģerānija strādā vairāk ar kakla centru, lai vieglāk izteikties, vieglāk paust savu viedokli, jā, ar radošumu, tad citrons ir arī prieks, enerģija, dzīves prieks, dzīvot griba, jā, arī ļoti svarīga eļļa. Jā, labi, paldies, ja nav vairāk jautājumi, tad lai mierīgs vakars un tiekamies kursā.